Nākamgad Glūdas skola varētu atzīmēt 150. jubileju kopš apkaimē izveidota mācību iestāde, tomēr svinības izpaliks, jo nākamajā mācību gadā zvans uz stundu šeit vairs nevienu nesauks. Skola kādreiz tai pašā 16. gadā vai bišķīt pirms tika renovēta daļēji, ievelkot centrālo apkuri un nomainot logus un jumtu. Izremontēja un aizslēdza. Jā. Jūs varētu racionāli izskaidrot, kas notiek ar vienu vācieti svešā zemē, kurš pa 77,000 nopērk visu, lai aizslēgtu skolu un to dāvāt bezvajag latviešu bērniem. Jā. Šeit arī mācās īpašnieka bērni. Īpašnieks ir nopircis šo īpašumu sentimentāli jūtu vadīts, jo arī bērndārzā bērni bija gājuši. Un tad, kamēr skoliņa bija slēgta, bērni bija citi pagasta skolā. Un tad, kad mēs nācām runāt par savām idejām, par nākotnes redzējumu, par plāniem, tad mēs labi, nāciet, es jūs atbalstīšu, kā varēšu, un nāciet un darbojieties. Vairāk mums Latvijā tādus vāciešus vajadzētu. Jā, un tāpēc es saku, ka kāpēc mēs liekam arī uzsvaru uz kopienu, jo kopiena pēc būtības ir tas, kad mēs katrs dalamies ar to, kas mums ir vairāk varbūt kā citiem. Un viena māma mums uzvāra ugunskura zupu, izcep maizi atveda, viena māma atveda ābolus no rīta, kāda mamma tur palīdz ar dažādiem materiāliem atved, kas no citu bērnu mācīšanas ir palikuši pāri un zina, ka vairs nevajadzēs. Mums, piemēram, viens tētis uzdāvināja 8 jaunus maz lietotus datorus, kas ir milzīga summa, un mēs to nevarētu pacelt, bet tas tā nāk. Un tie, kas jūt šeit piederību, savējos, tiem arī, nav grūti piedalīties. Jā. Es pati kā brīvprātīgais esmu strādājis, tāpēc man šis galīgi vispār nav svešs. Un, man liekas, tas ir forši palīdzēt otriem. Kā to jūsu mācību iestādi šobrīd oficiāli godāt? Privātā Glūdas pamatskola. Mums šogad būs pirmā skolotāju diena. Līdz tai privātai Glūdas pamatskolai tur bija tāls sarežģījums. Tie bija savi 2 gadiņi. 2 bišķi vairāk gadi, kad es pabeidzu Jelgavas biznesa inkubatoru ar ideju pēcpusdienas māja, kas būtu pakalpojums bērniem pēc skolas brīvā laika pavadīšanai. Gan izpildīt mājas darbus, mācīties gatavot ēst, dažādas praktiskās iemaņas. Un sākot meklēt pēc inkubatora telpas, bija tā, kad es sastapos ar šo vietu. Mēģināsim atkārtot par 110 vieniem, kā viņus pierakstīt. Un tātad uzdevums ir šāds. Tu met visus 3 kauliņus, katrs no jums izmet, un tad pierakstīs. Lielus, drošus, skaistus, lielus ciprus. Kartonu mums ir daudz. Jūs izmetat un skatāties. Cik simti? 300. 300. Cik desmiti? 356. 356. 356 dienas gadā? Aha. Oj. Tā tad. Runāju ar ēkas īpašnieku par to, vai mēs varētu šeit darboties un kādā veidā. Un tas sākotnējais formāts bija tāds, ka mēs veidojām nodarbības tieši mājmācībā esošajām ģimenēm bērniem, skatoties, kas notiek skolās. Un, mēs nonācām līdz tam, kad ir jāveido izglītības iestāde, jo visur dzīvē ir dažādība un ka tām alternatīvām arī ir jābūt. Un tas nenozīmē, ka mēs esam priekš kaut kā īpaši veidoti, radīti, bet mēs esam tādi, kādi mēs esam, skatāmies uz dzīvi višķi savādāk un uzskatām, ka caur kustību, caur radošumu var ļoti daudz ko iemācīties. Kādi jūs esat šobrīd pēc bērnu skaita un pedagogu? Jā, mums ir 15 bērni un
4 pedagogi. 30. gadu beigās Lūdā bija 95 audzēkņi un 3 pedagogi. Jā, interesanti. Nu, skatīsimies. Nu tā, es arī drīkstu izmest. Varbūt es laužu šo. 2. 4. Tad es rakstu. Man ir 244. Jūs esat gatavi šo saskaitīt stabiņos uz leju un aiziet. Nu? 24. Nav 24. Skaitam. Skaitam? Nav. Kas bija visgrūtākais vai visvieglākais? Saskaitīt visgrūtākais? Galvā, ja? Jā. Jā. Kas bija visvieglākais? Varam mest kauliņus. Bet baigā intriga, ka tu interesanti, kas te tāds būs par skaitļiem. Ir, viss ir. Augustīni, tev apavi nav pārvilkti. Bet tad nē, augšā. Ja? Bet, dārgie draugi, jums ir 10 minūtes, ja? Jā, jums ir 10 minūtītes. Mans dēls arī te mācās. Tā jūs pašas bērnam ar to novēlēt. Nu jā, man liekas, tas jau ir pirmais rādītājs. Jo, ja viņš ietu citā skolā, tad būtu baigi negodīgi aicināt citus, nu, ja es savam bērnam to nenovēlu. Un man liekas, ka arī izglītībai ir jāiet roku rokā ar to, kādi ir bērni. Ne tikai jāpalīdz viņiem norientēties gan mūsdienu laikmetā, gan mūsdienu viedierīcēs, gan zināšanās, grāmatās un visā, bet arī palīdzēt atrast viņiem to līdzsvaru. Nu, respektīvi, tas ir gan ārā, tas ir ar kustību, tās ir brīvās aktīvās pauzes vai ir dienas, kad ir vairāk jāsēž pie galda un jāraksta. Bez tā jau nevar iztikt. Nu, tās lietas, kas ir jāiemācās, viņas ir jāiemācās. Tam visam ir jābūt. Taču veids, kā tas var notikt, tas ir atkarīgs no iesaistītajām pusēm. Pedagogi, vecāki. Nu, šodien skatoties uz jūsu kontingentu, nu, paliek iespējas, ka mēs esam kaut kādā tur zēnu seminārā. Meitenes, kas mums ir, tās ir mājmācībā. Vecāki redz, ka pagaidām vēl labāk ir mājās pamācīties. Bet puiši, jā, tas ir stāsts par to, ka vispār jau puiši ir ļoti emocionāli. Man liekas, pirmkārtām jārunā par to, ka arī vīriešiem, puišiem ir emocijas, mācīt viņiem par tām runāt, mācīt savu emocionālo pusi izteikt, mācīties uzņemties atbildību, risināt konfliktus, visas tās lietas, kas ir vajadzīgas. Pastamies, cik garš metramērs ir. Velkam. Tā nevar izraut tikai. 2 metri. Jūsu uzdevums ir nomērīt auklu 6 metrus un nogriezt. Ja? Es varu to izdarīt. Man tas ļoti labi sanāk. Nē, es zinu kā. Sadaliet darbus līdzvērtīgi, lai katrs iesaistās. Un pēc tam uz atpakaļ Augusts varbūt var paņemt šķēres un nogriezt galā. Mēs esam saskārušies ar ļoti daudz dažādiem stereotipiem. Pirmais stereotips par to, kad pie mums nāk bērni ar īpašām vajadzībām. Un es nekautrējos arī sociālos tīklos postot kādas savas atziņas par to, kad nav īpaša vai neīpaša bērna, mums katram ir savas vajadzības. Vienam bērns, kuram ir disleksija, lasīt lēnāk, atvēlēt ilgāku laiku mācībām, nu, piemēram, vai rakstīt lēnāk, vai 2 reizes atkārtot, vai 3 reizes, vai 4 reizes atkārtot. Jums uz šīs skaitļu as jānovieto knaģis ik pa 10 centimetriem. Cik knaģu vajadzēs, lai mēs saknaģotu, uzliktu solīšus līdz 2 metriem? 20 knaģīšu. 20 knaģus tu saki, cik tu saki? Arī 20 knaģi. Kā tu to izdomāji? Bet tas, ko jūs esat uzsākuši, tas ir, es nezinu, kaut kāds spīts vai alternatīva pastāvušai sistēmai? Nē, es neteiktu, ne spīts. Tas nav par spīti kādam. Tas nav
lai parādītu, hei, mēs te vat šitā, te mēs daram tā. Tas ir radies no mūsu pieredzes darbā ar sociālā riska ģimenēm, vadot nodarbības internacionāliem bērniem, dažādu tautību bērniem vienu vietu. Jūs sociālo risku ģimenēs arī esat strādājis? Jā, kā ģimenes asistents, kā brīvprātīgais ar sociālā riska ģimenēm. Mammām asistents, kas krīzes brīžos ar bērniem skolā strādājusi. Un tas viss salika to puzlīti, ko mēs gribam īstenot šeit. Mēs redzam, ka bērna emocijas un tas, kā viņš jūtās, ir svarīgi. Ja viņš atnāk no rīta noskumis, es vienmēr paņemšu aiz rokas un aprunāsimies, kas ir pa lietu, ja redzēs, ka kaut kas nav. Šeit ir viņu otrās mājas, un tad mūsu uzdevums ir parūpēties par to mājīgo vidi, drošo vidi, kur viņiem tiek pievērsta uzmanība. Un tad, ja viņi paliek emocionāli atvērti, tad viņi arī mācās labāk. Jā, mēs jau daudz ko varam gribēt. Pēdējo 20 gadu laikā Latvijā 400 mācību iestādes ir slēgtas. Slēgs jau vēl. Tad, kad mēs sākām domāt par skolu un reģistrējām skolu, mums sāka zvanīt no Liepājas, no Alūksnes ģimenes, no Valmieras, interesēties, kas kā ir. Un citas ģimenes skatījās, vai blakus nav kāda īpašuma, kur nākt un dzīvot blakus. Jā, tās skolas paliek nevis ietilpīgākas, bet viņās ietilpina arvien vairāk bērnu. Un stāsts jau ir par to, ka ne visiem der viss, un ir bērni, kuriem liela skola, zvans, lieli koridori, lielas klases ļoti labi der. Man vecākais dēls iet lielā skolā, un viņam viss der, viņam viss patīk. Un ir bērni, kuriem tas nepatīk. Un tas nav tāpēc, ka ir kāda diagnoze vai vēl kādas grūtības. Nē, vienkārši viņš ir savādāks. Tāpat kā mēs katrs dzīvē kaut ko izvēlamies. Tie vecāki, kas šurp sūta savus bērnus, viņi ir vīlušies sistēmā vai kā? Kaut kur ir vīlušies, jā. Un apzinājušies to, ka viņu bērniem tas nedara. Viņiem nedara liela klase, kur ir soli un nevar kustēties, piemēram. Ir bērni, kuri, teiksim, nāk no lielas skolas, lielas klases, un saņēmis ir regulāri aizrādījums par to, ka viņš dīdās. Un var saprast skolotājus, kuriem ir 30 bērnu, un ja dīdās nevis 1, bet 15, tad kāds ir tas mācību process, kāda ir tā mācību stunda, un kā pedagogs ar to vispār tiek galā, es abrīnoju. Šodien mēs runāsim par dialogu. Dialogs jāraksta. Jūs atnācāt uz kuriem tagad? Jāraksta dialogs. Jā, jāraksta dialogs. Kam vēl? Pa vidu. Mēs redzam, ka bērniem spīd acis, viņi ir aktīvi, viņi prot izteikt savu viedokli, viņi prot pastāvēt par sevi, viņi māk sadarboties. Tās tādas dažādas dzīves prasmes, ko mēs ikdienā apgūstam. Protams, pamatā ir zināšanas. Un citreiz ir tā, ka ja tas process ir viņiem interesants, aizraujošs, tad viņi ir gatavi darboties vēl un vairāk un dziļāk. Paņemam būtus, paņemam vēstus, kā mums ir ērtāk apsēdīt. Bet te pa pārīšiem, kā jūs sēdāt, ja? Pa pāriem. Bet pa pāriem tad ar čupiņās, ja? Nāstu miksē, vai kur jūs gribat. Došu katrai pāriem 5 minūtes, lai jūs izveidotu dialogu. Protams, ka mēs ievērojam MK noteikumus par to mācību vielas apguvi, par to, kas ir jāsasniedz tie sasniedzamie mērķi. Un es saku, tā atšķirība ir tas, kā mēs to daram. Nevis vai mēs to daram, bet kā. Tagad ir, ja? Labi. Man šodien iedavās pa eksāmenu 100 balvas. Pastīšos e-klasē. Tu vispār neesi viņu izpildījis. Pagād, stop, Miki, jūs sākat jau? Jā. Bet tad skaļāk, tā, lai mēs visi gribam. Ok, tad ko mums jādara Minecraftā? Mēs varētu dabūt visas lietas, aiziet uz endu, nogalināt enderpuķi, Bet kādas visas lietas? bet bruņas, zobenu. Viss? Aplaudējam paši
Kas īsti ir tas atšķirīgais no vispār izglītojošām skolām šeit pie jums? Savā mācību saturā ieviešam ļoti daudz tieši brīvdabas pedagoģiju. Vispārībā labi gāja. Jā, bija grūts šitais pretinieks. Jā, vispār. Ļoti daudz svaiga gaisa, tādu radošu, kustīgu mācību procesu. Tāpēc, ka mēs redzam, ka šī paudze vienkārši nevar fiziski nosēdēt solos. Tas tā nestrādā. Par ļoti daudz lietām mēs runājam vispār. Vispār bērniem daudz runājam. Dzirdam, ieklausamies viņos. Man liekas, ja mums izdosies tas, ko mēs darām, un tam būs rezultāts, tad tāds veselīgas personības aug. Tev rakstīts un nav tālāk pabeigts. Что будет дальше? По-латвийски? Pamēģini. Jā, atnes jau valodu. Pedagogu trūkums ir, es teiktu, katastrofāls, jo, ja mēs neveltam uzmanību izglītībai, tad kas ir prioritātes? Pedagogi ir izdeguši, tie stāsti ļoti dažādi. Un tā motivācija nāk pie mums arī ļoti dažāda. Jūs esat piedzīvojis lielas skolas, gan Spīdoles skolu Jelgavā, gan Ozolniekos. Mums šis ūdens nav pa seklu. Priekš manis tas ir tā, kad gribas varbūt no 6. ātruma pārslēgties uz mazāku ātrumu. Jo tajās lielajās skolās ir strādāts ar milzīgu jaudu un lielām pārslodzēm. Un tikai mani varbūt skolotāji vienaudži un kolēģi sapratīs, cik daudz cilvēks no sevis atdod. Un kā tagad, kad viņi ir daži? Protams, ka tas ir daudz patīkamāk, jo ir tāda stuvas klātbūtnes sajūta, ka tu vari tam bērnam tiešām veltīt uzmanību. Tu vari pieiet klāt, tu vari paskaidrot, tu vari apsēsties līdzās. Tā ir pavisam cita atmosfēra. Pavisam cita atmosfēra. Jo lielajās skolās, kā es atceros, nezinu, kurš no lektoriem teica tādus vārdus, ir ļoti lielai meistarībai jābūt, lai lielā pusauģu barā iemestu tādu ēsmu, ka viņi tūdaļ tam pieķeras. Ja? Un kaut kas uz tā āķa ir jāuzliek. Un gadiem ritot, es sajūtu to, ka izdomāt, ko uz tā āķa uzlikt, kļūst arvien sarežģītāk, arvien sarežģītāk, arvien sarežģītāk. Lai sasniegtu rezultātu, ir jāstrādā. Kaut mazumiņš jāizdara, bet tas jāizdara kvalitatīvi. Viens teikums jāuzraksta, bet tas ir jāuzraksta skaisti. Jo man šķiet, ka vispār dzīvē tās paviršības, tās virspusējības ir tik par daudz. Tad man arī ļoti bieži rodas jautājums, kur vispār paliek gara aristokrātija, kur paliek dvēseles cēlums, ja mēs tā visam skrienam pāri. Jo, lai spriestu par kādu daļdarbu, šis daļdarbs ir jāizlasa. Vārda un dzimšanas dienas ciparus. Jā, lasam uzmanīgi. Lūdzu, pamēģini. Kuru pirmo tu gribētu pamēģināt? Izvēlēties, kuru? Tu vari izvēlēties? Nē, tu vari. Labi, taču. Tu gribi 0? Tu gribi arī? Tad tev nekāda augula nebūs, ja tu nepasacīsi atbildi. Re, kā tev sanāk? Tā, lasi, kas tev ir prasīts. Paplašina tabulu viens punkta pēc zemāk ievietota parauga un tabulām aizkrāso tās rūtiņas, kuras kā. Tad tev ir jāuztaisa rūtiņas ar lineālu, jāsanumurē. Jā. Jo man šķiet, ka vispār, ja stunda beidzas, kurā tā ir literatūra, bet tajā iekļaujas gan psiholoģija, gan vēsture, gan filozofija.
ja tā beidzas un ir kaut kāds klusums un neviens neiet prom, nu tad nekādas akreditācijas, nekādi vērtētāji nav tiesīgi vispār kaut ko lemt, jo mērķis ir sasniegts. Mēs baidāmies uzdrīkstēties. Mēs baidāmies iebilst kādā varbūt pedagoģiskā sēdē, baidāmies protestēt, mēs baidāmies iet savu sirds ceļu, mēs baidāmies paļauties uz savām iekšējām sajūtām, uz savu dzīves pieredzi, uz savu profesionalitāti, uz savu redzējumu. Tātad, ja es esmu klases audzinātājs vairākus gadus, es zinu un pārvaldu, kas manā klasē notiek. Es zinu par katru audzēkni, es zinu viņa emocijas, es zinu viņa dusmas, es pazīstu viņa noskaņojumu, kādas tiesības kādam ienākt no malas un man norādīt, kā man tagad darīt ar audzināmo klasi. Kādas tiesības? Jums skolotāji tā nevajadzēja, jums vajadzēja tā. Nē, man vajadzēja tā. Es esmu piedzīvojis laiku, kad nesaskaņojot ar skolas vadību, 2 pēdējās mācību stundas, ņemot vērā audzēkņu sajūtas, es izdomāju, jāiet ir zaļā pļavā, jārunā par dzīvi un literatūru, un jāskatās dzeltenās pienenēs, un jārunā par mīlestību. Es piedzīvoju to, ka man par šo pasākumu bija jāraksta skolas vadītājai paskaidrojums. Un tad, kad es tāda lielā protestētāja atļāvos kādreiz vēl kaut ko, tad vienā reizē bija tā, ka mani sauca pie administrācijas uz sarunu, un es jautāju, kas bez manis tur vēl būs? Būs skolas direktore, mācību pārziņas, ārpusklases darba organizatori, un es atbildēju, tā nav godīgi, tad es paaicināšu līdzi audzēkņus un viņu vecākus. Un tad vairāk mani neaicināja. Ir tāda brīža bijusi, kad sadusmojos uz sevi, nu kas tas ir, nedzims neviena jauna doma, ārprāts viss, atkal viņi nāk pēdējā brīdī skolotāji, vai var vēl kaut ko nodot, vai vēl var kaut ko paspēt izdarīt. Un tā, bet nu es kaut kā ar visu to tas tikus galā un tam visam tikus pāri. Un es priecājos par to, ko es esmu izdarījusi. Patīk ēst un klausieties debešu mūziku. Tagad Jēgu saskatāt Glūdas skolā, atjaunotajā. Es vēl tagad taustos, es vēl tagad mācos tajos ritmos. Un man liekas, ka ļoti lielu spēku dod vispār šī vide, daba, lielie koki, klusums. Tas bērnu dabiskums, tāda atvērtība, nu tā es varētu pateikt. Kā būs tālāk, mēs neviens nezinām. Un galvenais, ka skolotāji nekad nepaliek veci. Jā, tas tā ir, jā. Tas tā ir, jā. Es pats zinu. Ko skaties? Brāč, es neteicu, ka es tev visu snikaru ņem. For later es tev iedodu. Te ir Mika mammas ceptā rupmaize, tie, kas vēlās. Labu aptīti. Bon appetīti. Mēs esam ļoti atvērti, un tas, kas varbūt cilvēkus var atturēt kādreiz no kontakta ar mums, ir pašu uzskati un domas par to, kas mēs esam. Kā es saku, mēs esam atvērti, pie mums vienmēr var iebraukt sētā, dabūt tēju, kafiju, zupu citreiz, ja, ugunskurā. Un aprunāties par to, kas mēs esam, jo, ja ir tā iekšējā vilkme, man liekas, nu, kaut kas tur ir, tad atbraucam, parunājam, un mēs tam esam atvērti. Mēs arī veidojam dažādus pasākumus, aktivitātes ģimenēm, bērniem, krāmu tirdziņus un piedalāmies māju kafēnīcu dienās, kur ģimenes paši gatavo ēst. Kopā grābjam lapas, ierīkojām dārzu. Viena bērna māma saveda mums tomātus tādus, kāda cita saveda zemeņus tādus. Savus dārziņus skolai. Jā. Taisam eksperimentus visādus. Šogad mums kabači pirmo reizi.
Tad mēs audzējam gan ogas, un ir lieliski, ja mēs no rīta atnākam pavasaru, kad notiek radošās dienas, teiksim, skolēni atnāk un var apēst savas audzētās zemenes. Vai visu vasaru pie skolas aug bērnu pavasarī sētās puķes. Skaisti. Tas māca mums to atbildību pašiem par sevi, par savu zemi, par vidi, kur mēs esam. Un man pašai tas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā mazinās šī patērētāja kultūra, kad es gaidu, kad man atnesīs, noliks, piedāvās, izdarīs, bet es eju un daru kaut ko pats. No rītiem, par cik mums stundas sākas 9, tad 8 sāk ierasties pirmie bērni, tad mēs kopājam šķūrējam sniegu, ja ir sniegs. Un pie reizes sametam sniegu kaudzēs. Drīkst, protams. Un tie, kas grib, tie iesaistās un būvē cietokšņus, un viens ved ar ragavām sniegu gāžu virsū, otrs rog jau tuneļus. Arī klasēs mums ir savi dežuranti, kas pieskata tīrību, kārtību un paceļ krēslus, jo ir jāmācās atbildība tikt galā pašam ar sevi un ap to laukumiņu, kur es atrodos, arī atstāt kārtību. Kāds brīnums jau par sevi esat dzirdējuši? Tie komplimenti, kā mēs smejamies, nāk tad, kad mēs arī atļaujamies pajokot, daudzīties, pateikt, oi, kā es kļūdījos, oi, es sajaucu, vai apzināti ieviest kaut kādus kļūdas procesos, vai kopā ar bērniem daudzīties. Un tas lielākai daļai bērnu ir neierasti. Skatās arī vecs un vārtās pa sniegu un šļūts no kalna un krāso sniegu un pagaršo sniegu, dūles. Pamestā skolā iepūst atpakaļ to garu, tas ir viegli izdarāms? Kādu brīdi pūtām, man liekas, tagad iepūtām. Iepūtām. Es neteiktu, ka grūti. Ziniet, kā mana personība ir tāda, kas baigi nesēdēs neskums. Es nedomāšu par to, kas ir grūti, vai par to nekreņķēšos, vai mēģināšu nekreņķēties par lietām, kas nav vai šobrīd nefunkcionē, bet skatīties uz to, kā to var izdarīt. Un nevis vai darīt, bet kā izdarīt. Un viss. Un tad ir jādara. Jo ticība ir, pašām acis arī deg, pāēdušas esam, bērni apkārt skraida laimīgi, čelo priecīgi. Tad daram. Kādu sapratni vai atbalstu jūs gaidat no valsts? Laikam negaidam tā īsti. Tāds nav bijis mūsu mērķis. Šobrīd mēs jūtamies, ka mēs vienkārši esam šobrīd ļoti maziņa, tikko iesākusies skoliņa. Mācamies dzīvot, mācamies mācīties, darbojamies. Mēs gribam būt izglītības kopienas daļa, un mēs arī esam. Un mēs nelecam tur ārā, ka mēs tur esam tādi vai šādi, vai īpašāki, vai mazāk īpaši. Nē, mēs esam tieši tādi paši. Tā, ka mēs kaut ko ļoti gaidītu, mēs saprotam, ka tas, ko mēs darām, gribam mēs to nedaram priekš kāda cita, mēs to daram sev, tāpēc, ka mums tas ir svarīgi. Mēs redzam, ka bērniem tas ir svarīgi, tas ir vecākiem svarīgi. Un sēdēt kaut ko gaidīt, laikam nav mūsu stāsts.